saruni. Ko tu pats dari Jāņu naktī? Klausies putnu dziesmās vai meklē papardes ziedu? Sāku ar papardes ziedu, bet no rīta es vāru zupu. Putnu? Un šogad, kādreiz to nokristīju pirms 3 gadiem par putnu spalvu zupu, bet patiesībā tā ir no kādām 7 lapiņām un zālītēm, kuras es salasu. Un valodas, jā, tā ir dziesma viņa. Dziesma var būt no dažām skaņām, dziesma var būt daudz skaņu savirknējums. No opera vai tur maza dziesmiņa? Jā, un visur tur ieliek savu dvēseli, savu sirdi un arī savus rūpes. Tā ir valodas dziesma. Bet cik daudz tur melodiju nianses. Jā, taisnība. Jā, un griezi arī vēl griež. Un niedrs strasts. Ja tie Jāņu bērni ir tuvāk kādam ezeram vai upes līcim vai ezeru niedrājiem, tad tur niedrs strasts dzied augu nakti. Bet Rīgas centrā jau nekas nedzied, tikai muzikanti spēlē. Melnais mežs strasts var dziedāt un no rīta iedziedās kaijas. Iedziedās? Jā, vai ieķērcās? Vārnas arī dzied, jo viņām šķiet, ka tas ir tik dai. Vai tas tiesa, ka Lakstīgala bija dziedāt Jāņos? Jā. Apjāņiem. Jā, bet taisnība tā ir. Bet tas, ka Zvirbuļu vanaks ir tāpat Lakstīgala, tas nav tiesa. Priecīgs Jāņus. Paldies visiem!